Kas tas bija, bebrs vai forela? Skaidrs. Tātad kāds tur ir mājās, nu riktīgi varēja redzēt to siluetu, atkal ņēma. Ko? Labrīt, skatītāji. Šorīt es esmu ieradies pēdējā pavasara copē uz vienu foreļupi. Mērķis šodien ir forši pamakšķerēt. Laiciņš arī ir ļoti labvēlīgs, un iemesls, kāpēc es šodien esmu atbraucis, ir tāpēc, ka manā makšķerēšanas aplikācija rādīja, ka šodien ir ļoti augsta zivju aktivitāte. Vai tā ir? Skatāmies video turpinājumu, tad jau redzēsim. Un kā vienmēr, neseks. Viens no šīs upes posmiem tika atspoguļots 8. copas vlogā. Šodien jau, numur 9. Tikko es esmu piegājis pie upes, strādāšu ar to pašu mānekli, ar kuru 8. vlogā. Tūlīt parādīšu, kā viņš vizuāli izskatās, vecais labais 2. izmēra Blue Fox, melns ar sarkanām pumpiņām. Upē iesim uz augšu. Es tikko piegāju pie upes, pamētāšu bišķīt uz leju. Gadījumā tur arī kāds sēž. Nekad nevar zināt, tur tāda forša ēniņa ir tieši, koks arī. Dosimies uz priekšu, izskatās fantastiski. Izskatās fantastiski upe. Daudz izmētāsim arī šo krācīti, kas te ir. Varbūt te kāds sēž. Stipri šaubos, bet nekad nevar zināt. Šodien būs tāda solo copīta. Izveidināt galvu pēc smagās darba nedēļas. Tad jā, cerams, ka zivs arī būs online šodien. Tad forši bedrīt ar stāvošu ūdeni. Jāizmētā tur arī. Iemetīsim vēl pirms krācītēm, aiz krācītēm sanāk. Tur arī tāda forša āna ir. Te ir kaut bedra. Maziņa, bet ir. Labs ir dosies tālāk. Dienas pirmā ir. Juhaidi. Es nevarēju pateikt, kas tā pa zivi. Kas tas tāds ir? Juhaidi. Tā, sačuks ir somā. Ļoti neparocīgi. Tā, tikai nenoraujas tas kaut kas milzīgs. Nevar saprast tikai, kas tā pa zivi ir. Tā sačuks ir. Kas tas tāds ir? Ej tu nost. Milzīga strautene. Ej tu nost. Paši tā ir man lielākā strautene. Johaidī. Tā. Ej tu nost. Tā. Neliels bardaks sanāca, protams. Jop, cik mizīt tā. Noliks uzmanīgi man kātu. Bāc. Štar kaut kur uz 40. Ej tu nost labi. Uz tā iemūžinās bildē un tad laidīs vaļā. Laidīsim vaļā lielo foreļu mammu. Juhaidi. Nāc šo. Paga, neptik. Aizgāja. Johaidi ārā. Kā jūs redzat, es esmu šokā. Jauns personal best stabili. 40-45 cm forela. Un tā bija stabili 40. Johaidi. Labi, turpinām makšķerēt. Zīves ir. Labi, turpināsim ceļu upei uz augšu. Dienas pirmā ir, un manā makšķerēšanas aplikācija nemeloja par zivju aktivitāti.
Pagaidām. Jo es tieši nācu no turienes, un es redzēju, ka tāds liels vilnis aizpeld. Nevarēju saprast, tas bija bebrs vai kāds zivs. Un ja es nemaldos, tā bija tā milzīgā forela. Bet jā, tagad sočoks arī ir, uzturamais tīkliņš. Arī pie sāna ir, nevis somā. Tā kā jā, turpināsim makšķerēt. Esam pagājuši upītē uz augšu. Es jau redzu tādas foršas vietiņas, kur tie koki ir nokrituši. Gan pa labi, gan pa kreisi tālāk. Tas ļoti, ļoti perspektīvi. Un iespējams, ka tur arī sēdēs dienas otrā forela. Dosimies viņiem tuvāk un izmētāsim tos kokus. Kāds ir mājās? Nav. Ejam tālāk. Nu ko, esmu veicis taktisko pitstopu. Tāds foršs baļķis. Smuku makšķerīt. Kaut kur melnais rotiņš arī karājās. Tajās krācītēs tur bija tāda neliela bedra. Tur norāvās viena forelīte. Nedabūju uz ruļļa, kā saka. Un tad tur uz priekšu, tālumā, ir vēl krācītes. Tur noteikti sēdēs kāda forelīte. Tā kā atpūtīšos, iešu uz priekšu. Un tad jau nākamais kadrs no turienes. Let's go. Esmu pagājis uz priekšu. Tūlīt arī tikšu pie tajām krācītēm. Tur riktīgi forši izstās. Tur tieši pirms tajām krācītēm ir bedra. Tāds stāvošāks ūdens ir. Tā kā es pieiešu tuvāk, lai es varu forši ielādēt mānekli. Tad jau redzēs, vai tur kāds ir mājās vai nav. Opa. Redzējāt? Tur zem tā akmens sēdēja, iznāca ārā, paņēma un aizgāja. Labs. Novilksim vēlreiz gar to akmeni. Tātad kāds tur ir mājās? Nu, riktīgi varēja redzēt to siluetu. Atkal ņēma. Ak, tu mazā, nešpēt nul. Labs. Vai viņa ņems trešo reizi, ir jautājums tagad. Ņems arī, tikko uzšāva. Atkal izlīd no akmeņiem. Tā, tūlīt izmānīsim viņu ārā. Sačoks man ir uz galvas uzlikts. Nu? Neņems vairāk? Neticu. Viņai gan jau tagad šoks ir, kā var tas pats. Tā pati zivs 4 reizes garām papeldēt. Jā, ot var. Tā, pamēģināsim varbūt tur iemest. Nā, izstāst, ka viņi neņems vairāk, sakautrējās. Varbūt viņi man ieraudzīja pēdējo reizi, kad viņi te piepeldēja tuvāk. Un tā viņi sabijās. Tas skats bija labs, fantastiski. Te vēl arī bedrīts ir forši. Ļoti, ļoti forši. Pametīsim no distances. Tikai baigi saklas uzreiz ir. Labi, ieliksim upē. Obā! Tā. Tur bedri ir tieši. Klausies, tur varētu būt interesanti. Tā, zini, kā es izdarīšu? Es noņemšu to sačuku no paura. Nobāzēšu šeit. Nolikšu sačuku sev blakus, notēmēšu, pateikšu, tur noteikti ir zivs, iemetīšu, pagaidīšu. Un tur nav laikam. Nē, bija! Bāc, atkal es nogulēju. Viņa tā pasīvi nāca līdzi, viņa neņēma. Nu, paņem tagad. Es zinu, ka tu pa zobiem nedabūji, es ceru, ka tu mani neieraudzīji. Nu. Neņems laikam vairāk. Bet jā, zivs šodien ir aktīvs, tas man priecē. Varbūt viņas būtu vairāk uzbudināsies mestu ar wobleri un tvičotu viņu.
Bet arī bez tās wobbleri tvičošanas viņas it kā ņem to mānekli. Kas ir ļoti forši. Tā kā te vēl pāris reizes iemetīsim, tad jau dosimies uz priekšu. Tas bija ideāli. Tā kā jā, pājam 5 metrus, nu cik labi 10 metrus uz priekšu. Vēl viena bedra ar foreli. Forši. Foreli populācija forši ir šajā upē. To mēs noskaidrojām jau iepriekš. Nu, neņems laikam vairāk, ne? Labs ir, dosimies uz priekšu. Es esmu nostājies krācītēs. Un aiz krācītēm te arī nedaudz dziļāks ir. Šaubos, ka te kāds sēdēs. Tāpēc es apgriezīšos otrādāk. Un iemetīšu tur. Tur neviens nav, iemetīsim pa labi. Tad dosimies uz priekšu. Kā mums izskatās uz priekšu. Oba! Uju, Heidi. Opa! Izskatās, šeit ir viss sekals. Jā, izstās sakli. Tā kā varbūt šitais būs tas posms, kur mēs vienkārši iešu cauri. Un tad cerēšu, ka to stūri būs labāk. Aiziet. Bet pirms es maukšu pilnā ātrumā cauri, es gribu iemest pie šī kokā. Bet tur riktīgi sakals ir. Vispār nav nekāda bedra. Labs ir, mauksim tur, jo tur ir bedra. Op. Oba. Jā, tur ir milzīga bedra. Īstenībā, varbūt es pat paiešu uz leju, tā lai es varētu tur iemest pie tā akmens. Tad novilkt gar to zaru, un tur arī laikam ir bedra. Tā kā šitais būs interesanti. Tā. Zivs ir aktīva šodien. To mēs esam noskaidrojuši. Redzējāt? Zem tā koka sēž foreli. Viņi tikko nodeva savu pozīciju. Tur laikam kaut kas upē iekrita no tā koka. Tā kā noliksim sačukus šeit, gatavības režīmā. Un iemetīsim tur. Ņēma. Nodeva savu pozīciju. Cerams, ka viņš neaptīsies ap to koku. Mēģināsim tur vēl vienu iemest. Nu nē, jau viņi dabūja pa zobiem. Dimbā. Labi, iemetīsim tajā stūrītī. Nevar saprast, vai tur ir bebru māja, vai arī kāds varētu sēdēt. Bāc. Tas bija labs. Pirmo reizi tā redzu. Acis priekšā izlec. Ai. Labi, varbūt ir vērts iemest vēl vienu tur tajā bedrītā. Iemetīsim vairāk pa kreisi. Tā, nu jau ir 4 nerealizētas copas. Traki ar to realizāciju šodien. Un izskatās, ka tā forelīte arī neņems vairāk. Nu. Jā. Labs. Labs. Dosimies tālāk. Šeit ir tāda patīkamāka krāca. Tā neliela bedrīte. Zinu, varbūt es jau pa tuvu esmu piegājis viņai. Bet tā, iemetīsim. Dosimies tālāk.
Atšup. Atpakaļ uz galvas, atvēsinoši. Varbūt pat pārāk atvēsinoši, godīgi. Johaidi. Tā. Stāv tur, nekusties. Labs. Labs ir, dosies tālāk. Tur varētu būt rīktīgi laba šanse kaut ko izvilkt. Pirmajā metienā nekas, labi. Pametīsim pa labi tagad. Neaizgāja viņu līdz stūrītam. Būtu no sāniņa jāievelk par švaku. Tā. Esam salasījuši arī kodus. Tā. No, stūris. Oi, tas bija galīgi garām. Galīgi no nokalibrēts metiens. Ideāli. Ir. Bļā, viens. Nu jau 5 nerealizētas copas. Tas ir traki vienkārši, nu. What the f***. Viena realizēta, 5 nerealizētas. Beidzot, tu man esi galā. Beidzot, es taču teicu, ka tu būsi uz āķa. Tā. Āķis ir lūpā, zivs ir tīklā. Tā tad nedaudz mazāk. Tā, noliksim spūlu uz akmeņiem. Tā, attāķēsim. Viens āķīts tikai. Āķīts jau ir ārā. Tā. Zivtiņa arī ir skaista. Tā, parādīsim nedaudz kamerai. Nu jā. Jā, šitā kaut kur uz 25 varētu būt. Smuki. Es domāju, laidīsim arī atpakaļ tepat. Tā, nu. Dienas otrā ir. Zināju, ka es viņu izmānīšu. Cik man tas aizņēma, es pat neskaitīju beigās. Nice. Tagad es varu ar bāzu prātu iet tālāk. Esmu ļoti filigrāni nostājies otru pusbedrē. Es domāju, ka es iemetīšu tur vēl kādu reizi 2. Varbūt tur sēž 2 vai vairāk foreles. Neiemetīs, neuzinās. Šitas bija fantastiski. Nē, ideāli. Tā kā jā, man makšķerēšanas aplikācija šodien nemeloja laikam. Zivju aktivitāte patiešām ir nenormāla. Tā kā jā, es domāju, paiesim vēl nedaudz uz priekšu. Un tad būs jāskatās, kā tur būs ar vietām vispārējo. Un tad lēnām sāksim čunčināt atpakaļ. Jā. Ideāli. 2 realizētas. Es teikšu, 4 aizgāja. Šitā no nerealizētajām copēm pārvērtās par realizēto copu. Dodamies tālāk. Es nezinu, kāpēc, bet man ir tāda ļoti laba nojausma. Nojausma, laikam, jā. Nojausma par šo te posmiņu nelielo. Tā kā iesim lēnām un mierīgi.
Mēģināsim izvilkt vēl kādu. Kā tur forši koki sakrituši. Kas tas bija? Bebrs vai forela? Skaidrs. Tā. Bļo, viens, nu cik var rauties nost, nu. Baļin. Nojausma man bija pareiza. 5. nerealizētā cope. Šitā noteikti atkārtoti neņems. Viņa dabūja kārtīgi pa zobiem. Jā, šitā noteikti neņems vēlreiz. Bet smuki patirināja to kātu. Varbūt tur vēl kāda sēž, es nebūtu pārsteigts par šo faktu. Iemetīsim vēl tur pa labi. Šitais viss posms izstās angliski šo posmu es raksturotu kā vienkārši crazy. Labā ziņā crazy. Te ir gan dziļums, gan koki, gan bedres. Te ir tā kā, nezinu, foreļu makšķernieks slapjais sapnis. Stabili. Tā. Dziļumi te arī viss ir kārtībā. Līdz celītim esam iebriduši. Tas bija interesants metiens. Labi, es domāju, iesim uz priekšu. Šeit mēs visi esam izmētājuši. Ko vien varēja izmētāt. Jā, fantastiski vieta. Nu ko, es esmu nobāzējies tagad, nobāzējies uz saliņas. Tā pīrādziņa nāc ārā. Es esmu nobāzējies uz saliņas pie bedrītes. Tieši pirms krācītēm. Tā kā pamētāšu. Varbūt kāds te sēž. Jā, un tad, es domāju, nedaudz vēl es padošos, paiešu upei uz augšu, un tad jau būs jāsāk iet atpakaļ, jo apstījos Google Maps, es esmu nogājis baigo kluci. Jā, būs jādodās, tas bija labs metiens, būs jādodās atpakaļ, un pa ceļam jāpiestāja vienā, divās vietiņās, kur bija nerealizētās copītes. Tā kā jā, padosimies upei, es nezinu, varbūt kaut 200-300 metrus vēl uz priekšu. Un tad dosimies lēnām atpakaļ. Sāku iet upei uz leju, un es redzēju, ka pie tā koka izlec forela. Es nevarēju saprast, cik viņa ir liela vai neliela, bet mēģināsim arī tur iemest. Izkāpsim ārā. Ideāli. Jokaidī. Tā kā jā, zivju aktivitāte šodien man patīkam pārsteidz. Vispār nav nekādas sūdzības. Ideāli. Un viss tas, ka viņa aizpeldēja kaut kur citur. Tā.
Esam pagājuši upē uz leju. Tā, tagad piestājām. Snāk pēdējā vietā, laikam, kur bija nerealizēta cope. Atskaitot to copi, kas bija tieši aiz Bebrdāmbja. Tā bija visstrakākā copa šodien, kā viņa lidoja. Tā kā jā, izmētāsim pie šitā koka. Tad aiz šī koka vēl ir bedre. Tad vēl nedaudz uz priekšu, es teiktu, kaut kāds 50 metrus. Ir vēl viena bedre. Tā kā izmētāsim šo te nelielo posmiņu. Jo pēc pieredzes, dažreiz ejot atpakaļ uz mašīnu, atpakaļ ceļā, dažreiz var realizēt šīs te nerealizētās copītes, kas ir bijušas pa ceļam. Varbūt es esmu pat tūp iegājis tagad. Tā pārkāpsies bišķīt. Un rotiņš ir sapinies. Tā kā jā. Iemetīsim vēl tajā stūrī. Tā ir tā otrā nosacīta. Bedre. Kaut kas nāca līdzi ņēma. Nepaņēma līdz galam. Jā, tā sanāk. Tā bedrīte bija otrā bedrīte, kuras gribēju iemest. Viena bija pie tā koka. Nu, tagad paņems, skatāmies. Baļiņ. Atkal būs tāpat kā iepriekš jāmet kaut kāds 10 reizes. Tikai, lai realizētu šo te copi. Tur burbulīšu uzpeldēja. Bet nu jā, visu dienu es strādāju ar vienu mānekli. Pretenzijas man nav. Protams, varētu kaut ko pamainīt. Bet kāda jēga kaut ko mainīt, tad tu zini, ka tas māneklis, kas tev ir galā strādā, vajag nekāda jēga laikam nav. Nezinu. Nu, laikam dabūju pa zobiem forelēts. Iemetīsim vēl vienu. Tad turpināsim ceļu uz mašīnu. Tas bija ideāli. Bet saka, tā nerealizētā copa man iedzina azartā, es vēl vienu iemetīšu. Un tad mēs dosimies uz mašīnu. Nu, turpināsim ceļu uz... Laikam viņi vairāk neņems. Varbūt, ja es pamainītu mānekli, viņi paņemtu, bet... Lieka laiku es netērēšu, došos tālāk. Tā pārvalkam pāri kokam. Bet jā, tur noteikti kāds sēdēja. Labs ir. Dosimies uz priekšu. Nu ko? Visas vietas, kur bija nerealizētās copītes, es pa lielam izmētāju. Tagad es mierīgā solī eju pa pļavu, jo te ir īsāks ceļš, kā tikt līdz mašīnai. Bet, nu, džunglis te ir nenormāls. Džunglis te ir nenormāls. Bet tā ir ok. Baļo bedra. Tā uzmanīgāk. Tūlīt jau būsim izgājuši cauri pļavai. Tur aiz 3 kokiem, ja es nemaldos, ir mans automobīls. Tā kā jā, aiziesim līdz mašīnai, tad būs video kopsavilkums. Nu ko, garais ceļš līdz mašīnai ir mērots. Pilnīgi iesvīt bišķīt. Kopsavilkums. 2 realizētas copes, 6 nerealizētas copes. Tā kā kopā bija ļoti produktīva diena.
kopā no copas sākuma līdz copas beigām nomakšķerēju aptuveni 3 stundas. Sākums bija traks, kā vienmēr. Pēc tam jau nedaudz pierimās, bet zivju aktivitāte šodien bija neparasti laba. Tā kā klausat savus makšķerēšanas aplikācijas, ja rāda, ka ir high fish activities, bliežam copēs. Un drīz arī sākās vasara. Un šis video gan jau tiks izlaists 1. jūnija nedēļā. Un pavasar gan jau šajā karstumā nebūs baigais kaifs staigāt gar forļupēm. Tā kā vasaras periodā vairāk patrenkās tās līdaks asarus, aizbrauks uz kādu ezeru ar laivu, vai uz kādu lielāku upi. Tā kā jā, vēlreiz paldies par skatījumu un līdz nākamajai reizei.